Čau. Klausies, tu gribi? Nē. Sveiki. Klausies, tu gribi? Nē. Klausies, tu gribi? Klausies, tu gribi? Jā, naudas te nav. Mums ir varianti. Sveicināti, pastieties, mums saulīt sāk spīdēt. Tātad mūsu kampaņa ir SEB bankai. SEB bankas izglītības veicināšanas programma. Tātad situācija ir daudz dažādas bankas, kas izsniedz studiju kredītu, tīri arī konkurence. Un SEB banka iestājās par daudzpusīgām personībām. Un tātad mūsu mērķis ir veicināt studiju kredītu pieprasījumu. Mērķa auditorijas izdalījām divas. Primārā ir vidusskolēni, otrie tuvinieki. Mūsu kampaņas stratēģija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju piedāvāt studiju kredītus kā nacionāla mēroga izglītības programmas sastāvdaļu. Kampaņas galvenā ideja ir sadarbība ar ministriju un īpašas programmas izstrāde. Lūdzu. Tātad, mūsu objekts ir šis students. Viņš grib mācīties, kā lūdzu, es atvainojos, skolēns. Viņš ir skolēns. Viņš ļoti grib mācīties, bet problēma ir nauda. Viņš ļoti par to bēdājās, taču viņš nemaz nezin, ka tajā pašā laikā SEB banka un Izglītības ministrija ir izveidojusi lielisku sadarbību. Viņi ir izstrādājuši programmu, kas dod skolēniem iespēju piedaloties olimpiādēs, valstiska mēroga konkursos un sporta sacensībās krāt punktus, kas savukārt atkarībā no tā, cik daudz punkti mācību laikā ir sakrāti, dod atlaidi no studiju kredīta procentu likmes, kas tādējādi skolēnām dod vairāk stimulu censties, vairāk mācīties, piedalīties šajās olimpiādēs, lai vairotu punktus un līdz ar to iegūt studiju kredītu par labākiem nosacījumiem. Un tad kādu dienu students kādā jaukā septembra dienā, kad skolas jau ir informēts par šo programmu, kas ir izstrādāta, dodoties ceļā uz mājām, debesīs ierauga koši zaļu dirižabli, kas tur aizlido, un uz tā ir tikai viens vārds – rīkojies. Viņš noskatās, nobrīnās un aiziet mājās. Ieslēdz savu datoru, protams, veic ikdienas rituāls draugiem LV, Facebookā, Twitterī, bet tajā pašā laikā viņam visu laiku pa datoru ekrānu lido zaļš dirižablīts, un viņš dzenā un nevar noķert. Un tad viņš viņu noķer, nospiež un atverās mājaslapa www.rīkojies.lv, kurā ir sīki un smalki aprakstīta šī programma. Un viņš saprot, viņam ir iespēja, viņam būs nauda, viņš cītīgi mācīsies, sakrās punktus un dabūs šo studiju kredītu par lieliskiem nosacījumiem. Viņš ir priecīgs. Un tālūk, tā kā šis būs savā ziņā unikāla sadarbība, tad neizbēgami mēdīju uzmanība būs milzīga. Iedomājieties, banka sadarbojas Izglītības ministriju, un līdz ar to visi mēdīji būs pilni par šo unikālo sadarbību, un līdz ar to tiks sasniegt mūsu otru mērķa auditoriju, kas ir vecāki, vecmāmiņas, kas klausīsies un teiks, klausies, mācies cītīgi, krāj punktus, un tu varēsi studēt. Tālūk, tas. Un kā jau minēju, šī kampaņa sāksies septembrī. Dirižablis lidos septembrī. Septembrī visām skolām tiks nosūtīta informācija, kad šie punkti krājās automātiski, kad studenti piedalās visā šajos konkursos un olimpiādēs.
Jā, novērtēšana. Kā mēs to novērtēsim? Pirmais, protams, biznesa rezultāts. Tie būs kredītu tīri skaits. Otrais, komunikācijas rezultāts. Tas būs sekotāji sociālajos mēdījos, kā arī programmas dalībnieku skaits. Un vēl es domāju, ko es aizmirsu pateikt. Jā, šajā mājaslapā tiks norādīts tas, ka studentam būs iespēja sekot 10 dažādiem studentiem, kas jau aktīvi piedalās šajā programmā un stāst par to, kā viņam krājās punkti un tādā veidā arī ieinteresējot students un saprotot, ka tas īstenībā nav nemaz tik grūti piedalīties olimpiādēs, pamācīties vairāk, pasportot vairāk. Tagad gan laikam es pateicu visu. Studenti, kā jūties? Happy. Paldies! Man ir jautājums, vai jūs reāli zinat, cik tās olimpiādas vienu mācību laikā ir reāli iespējams skolēnām piedalīties? Cik mācību priekšmeti ir gan ģeogrāfija, bioloģija, matemātika, latviešu valoda, ķīmija, fizika, latviešu valoda. Tiešām notiek visos viņos olimpiādas? Jā. Notiek gan novados, gan arī valsts līmenī. Tāpēc šī punktu sadaļa mums ir izstrādāta par piedalīšanos, par labu rezultātu gūšanu novados. Tālāk lielāki punkti ir piedalīšanos valsts olimpiādēs un arī labiem rezultātiem valsts olimpiādēs. Ja tas tā ir, tad tiešām ir super. Man ir 2 jautājumi. Pirmais jautājums, ko darīsiet ar tiem, kas varbūt ne tik labi mācās, lai piedalītos olimpiādēs? Ir sports pirmkārt, jā. Un otrkārt, viņiem ir vienkārši iespēja saņemt šo studiju kredītu, bet šāda programma viņam stimulētu vairāk darīt, gribot, negribot, ja viņš ir nolēms, ka viņš grib mācīties, bet viņam ir problēmas ar finansēm, viņam būs stimuls, ka viņam krāt šos punktus un iegūt par labākiem nosacījumiem. Jā, un man ir otrs jautājums, kā jūs panāksiet to sadarbību ar izglītības ministriju? Runāsim. Tad lobēsiet. Viennozīmīgi. Paldies. Visam maz jautājums. Jūs minējāt 2 ļoti svarīgas mērķa auditorijas no sākuma. Es tagad pilnīgi izsakoju tam, kā jūs tiekat galā ar to jauniešu, to skolnieku mērķa auditoriju. Ar tiem viņu tuviniekiem, kas parasti ir 40-50 gadīgi, kā jūs ar viņiem tieši, kādi konkrētie pasākumi uz viņiem ir domāti? Uz viņiem konkrēti nekas netiek domāts, pareizi saku, ne? Bet viņi vienkārši dzirdēs to, ka ir šāda programma, un mēs zinām, ka vecākiem tomēr vairāk vai mazāk ir ietekmes saviem bērniem. Viņi teiks, ka klausies Jānu vai Jāniņu, ir šāda iespēja, tu zini, ka mums ir ar finansēm tā un šitā, mēs gribam, lai tev ir augstāka izglītība, pacenties vairāk un krāj šos punktus. Plus vēl sociālajie mēdī, kuros ir arī vecāki, un viņi redzēs to zaļo braukājošo, un viņiem būs iespēja uzspiest un uzzināt vairāk.